mēs runājam par gadalaikiem un mūziku, tad šis gadalaiks ziema, ar kādu mūzikas stilu viņš tev asociējās? Nu, es domāju, ar laikmetu, kā baroks, klasicisms, romantisms, impresionisms. Tādā virzienā domājam. Labi, tātad man šī... Ziema, jā. Tā īsti nav ziema, tie plūdi. Tas ir tas gadalaiks, viss. Šīs gadalaiks plūdi man asociējas ar baroku. Es tieši gaidīju šādu atbildi. Nav citu variantu. Viss tā domā. Bet, ja būtu ziema bez plūdiem? Klasicisms. Tādā ziņā, ka klasiska ziema. Nē, nepārspēlēt. Dziļāk, sajūta līmenī vairāk. Noteikti. Tās sajūtas ir dziļākas. Labi, bet šobrīd tātad paliekam pie baroka, jo plūdi, bet vairāk uz Baha pusi tā kā vēl. Vai uz Hendeļa? Vai varbūt? Uz Hendeļa pusi. Uz Hendeļa pusi. Ne jau uz Baha. Tad tomēr tāda vitalitāte, optimisms caur ūdeņiem, tomēr mēs nonākam arī otrā krastā. Jo pēc plūdiem ir tas pavasaris, un tad ir pirmās puķītes, tad ir sniegpulksnīši. Bachs ir vairāk kā dziļa kupena. Hendels ir tāda cerība uz sniegpulksnītēm. Jā, dziļa kupena, neraugoties to, ka uzvārds tomēr tulkojās kā avots. Wow! Starp citu, Bachs, tas ir avots. Šito es nezināju. Jā, nu, kaut ko mēs ieguvām arī jaunu, izglītojošu. Paldies, Elizabete! Paldies, Gunti!